Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodien spēlējām pret Piečuki 2, uzvarējām pagarinājumā 3-2. Dominējām diezgan labu spēli, bija pāris kļūdas pieļāvām, tur būs arī pretinieks sodīt. Gribējās uzvarēt jau pamatlaikā, bet nevienmēr tā sanāk, kā gribās. Tagad spēles labākie momenti. Citur nozīmē, citur balso, un te Ūdris met pa vārtiem, jāsaka Oskars Ūdris. Un tur Bērziņš met Ūdris, labi iemetienu uzvar, Bērziņš met vārtos teicam nospēlē. Mogutovs. Kur es jau komentēju tikko viņa spēli. Izcili Mogutovs vārtos, Mazdiņš uz vidu Bilakam, Bilak Žvīguram. Nedaudz sabremzējās, bet Rīpa tāpat nonāk līdz vārtiem. Jā, Edijām Marcinkevičam bija jāiesaistās. Metiens pa vidu. Gribēja izspēlēt Bilakam uz vantaimerī. Zebergs ir pie Rīpas. Zebergs jau trietā pret vienu. Zebergs izvēlās Mēs, Stalmans, met. Mogutovs. Labi komandu izpildījumā. Rīpa vidū ar to Bilaks. Bilaks redz Olavu. Piespēle Olavam un neizdodas tomēr. Tālāk jau Oskars Ūdris uzsāk savu uzbrukumu Patriotiem. Tur uz Paulovu būs piespēle, ir piespēle, metiens, kur ir Rīpa? Mogutovs. Skaisti. Interesanti atlaids pret bortu un nonāk Piečukiem. Tā interesanti, jā. Bet to pat apsog arī. Un tur bija labi iespēja no sākuma un te ir kļūda. Atkal Selēckis, vēl viena iespēja. Vai izdosies? Gara, Marcinkevičs. Marcinkevičs glāb komandu, bet es domāju, par divām. Uzmojās. Tur Falkmans viens pret Mogutovu. Mogutovs vēl joprojām pienākumu augstumos. Zebergs. Paulovs jau nācis laukumā. Mānā. Un Mogutovs. Lielis. Šeit metiens tiek bloķēts. Falkmanim. Falkmans apspēlē, būs metiens. Mogutovs. Ļoti skaisti apmānīja pretinieku. Tikmēr Oskars Ūdris atstāja uz Gustavu, labi samainās. Gustavs šminkā uz Bērziņu un Bērziņš lādē emblēmā. Bet ļoti aktīvs, ļoti aktīvs. Mārti! Tikko pieminējām rezultīvo spēlētājs un komandas kapteinis Oskars Ūdris tieši to arī parāda, kad viņš ir līderis un gūst 5. vārtus šajā sezonā. Jā, šeit ļoti nepatīkama situācija. Piečuka aizsardzībā Zigs mēģina izmest Rīpu ārā. To pārķer arī Piečuka uzbrucējs un diemžēl tas noved pie atkal tiek abruņots. Mairs Augstas neatmetās, viņš ies līdz galam, Mairs Augstas aizsargs, izraujās, met. Mogutovs. Bet Mairs Augstas joprojām tur... Tādāt vajadzēja mest. Paulovs ļoti labi piespēle uz Falkmani, Vai būs uz Bērziņu, vai uz Paulovu, ir uz Bērziņu, tālāk uz Paulovu, Paulovam. Paulovs nepārspēja Mogutovu. Oskars Ūdris, vienīgais vārta autors pagaidām, dodās, metīs, mēģina apspēlēt. Mogutovs. Vēlreiz, vai aizsies Oskars Ūdris, viņš ir viens no ātrākajiem, un Bērziņš iet līdz, Ūdris met. Un Mogutovs aizsardzībā. Tālāk padot Biezajam, Biezais atpakaļ Žīguram. Žīguram tagad ir iespēja uzmest metiens un Marcinkevičs. Iemetienu uz ar Piečuku. Uzreiz seko metiens Selēckis Edijs. Viens no svarīgākajiem iemetieniem, uzbrukuma zonā. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Pados to piespēli atpakaļ pie Frolova. Frolovs ar Rīpu, metiens un Edijs Marcinkevičs nostrādā. Tālāk jau cīnās par Rīpus
Un šeit skaisti piespēle Gazukinam. Gazukins. Un skaists svēriens Marcinkeviča izpildījumā. Pados to Olavam. Olavs viens pats. Ui! Gols! Vārti! Te ir tāda ļoti... Tiesnesis saka nav. Momentā rāda, ka nav. Te ir tāda ļoti strīdīga epizoda un izskatās arī, ka Marcinkevičam... Izskatās, ka uztriecās virsū un kaut kas tur... Nē, Marcinkevičam cerams tikai kājies prūt tīklā. Nu, cet! Ar ripu? Nu, tur jau Mārcis Ūdris ar ripu uz Folkmanim. Folkmans pielabo Mogutovs. Ne jau Folkmanim gūt vārdus. Jau kuro reizi šodien? Jau kuro reizi tieši Folkmani metien. Jā. Nu, ne tikai viņi, protams. Folkmans labi atrod Mairi. Norre. Šeit nelielas virāžiņas tājas Eglīts. Tiks zonā. Tiks pie metiena. Un Marcinkevičs. Tā nonāk pie Žīgura, kurš tiek abriņots viduszonā. Bērziņš laužās, Bērziņš kā mašīna. Met vārds stāps! Atkal lauzīs nūjas Bērziņš ģērbtuvē. Vēl uz vārtiem un neprecīzi. Nu ko? Folkmans, Mārcis Ūdris. Folkmans met pa stabu! Staps! Otrais vārtu staps pēc kārtas. Mazāk man Tagad izgāja. jau Olavs ar ripu. Tas visvairāk izskan šajā halē Mogutovs un vārtu staps. Un tiek abriņots Gazukins, metiens un vārti! Gazukins! Iemetienu uzvar Piečuk, bet ripa nonāk pie Patriotiem. Un Paulovs Oskars steidzas priekšu. Kur tā ripa tur ir? Un Nav Mogutovs. piespiests. Uz Ūdri, Oskaru Ūdri. Oskars Ūdris ievelk ripu zonā. Nu, šī ir viena no bīstamākajām maiņām noteikti. Un kur ir ripa? Un Žīgurs palīdz Mogutovam un Mogutovs atkal vārtos. Kā arī 54 sekundes vairākumā, tagad uzvar iemetienu Patrioti. Nu, ko lai saka? Rezultīvākais Patriota aizsargs Steins Banders. Līdz šim viņam bija 7 piespēles. Tagad viņam ir arī vārtu gūms un spēlēsim 3-3. Tieši tā. Patriotiem izdodās pēdējās 2 nepilnās minūtēs rezultātu izlīdzināt un spēle pāriet uz papildu laiku. Nu, katrā gadījumā jāsaka, kā ir abas kaut. Nu, Ūdris. Ūdris. Paulo bloķēts. Vārtiem, bet Adomaitim neizdodas šo ripu raidīt vārtos. Tagad jau Patrioti. Folkmans. Folkmanis! Vārti! Folkmanis meta, ar kuru piegājienu? Un iemeta, tagad bija tas vissvarīgāk. Jā, Dāmas un kungi, Arturs Folkmanis. Jā, Arturs Folkmans gūst vārtus, spēlējot 3-3. Nu ko, ļoti aizraujošā cīņā. Nu jāsaka, kā ir, abas komandas bija pelnījuši uzvarēt. Tieši tā. Bija spēle gaidām, kā ar sīvu cīņu, un tāda arī bija līdz pat pēdējam metienam. Noteikti var uzteikt, ka es domāju, labākais spēlētājs Pieču komandā mums ir skaidrs. Varbūt Patriotu komandā mums vēl nav skaidrs, tur vairāk izcēlās. Jā, no rezultātā jau beigās 3 vārti ir iemest, vai ne? Tieši tā. Un Arturs Folkmans arī ir Patriotu rindās. Tavs Piečukiem. Jā, pēdējās epizodes varoņi, tā tad būs arī bildē. Nu, visu cieņu, vispār vārds ar gan šodien.